stāvēt otrā pusē. Tā nosprādas skaķis izskatās. Skaķis izdomājies bērndārzā, bet te jau ir viens pieredzīgāks, ne? Nav? Jā, ir. Nē, Tu runās vai man atļaus? Nē, lai Zana runā labāk. Šis ir Zanes kakis. Imu dokumenti все порядку. Čirnes. Zāles kāds. Zaļais pūris. Zaļais. Kāpēc viņam tā aizmugurēs lapš un priekšā tur savs? Šis gāja ārā pastaigāties. Tas ir šeit mums atgādina humoresku no Lamiņos no pasākumu, ko stāstīja. Arī kaķīti. Pasakiet to iemīļoto teicienu tam kaķītim. Ieslapināja zem krāsa. To tehnisko spirtus atzēries dzeltens sauc. Nu ļoti jauki. Jā. Bērndārs ietekmē tāds mīlīgs dzīvības. Jums jāņem tas, kas palicis pāri. Visi papīriņi. Jāsavāc visu papīru. Es smaidu un priecājos par jums visiem, kas atbalstījāt šos Pūras pagasta svētkus ar pasākumu Māksla Zālienā. Nu jau 2. gadu. Paldies. Kā nu jāatbalsta tev ir, nevar jau tā. Iemācīties būt laimīgi, bet vispirms iemācieties pasmaidīt. Protams, ka pienākas jums balviņas. Balviņas jums pienākas tādas, kāds cipariņš jums lapiņā, jo visi darbi ir izcili. Tā soma nebija numuru. Jāņem fiksu. Celaukšām varētu numuriņu. Celaukšām varētu. Ak, tā bija no 2. gala gūši. Bet celiņi. Es jau strādāju. Tikai nesakaujās. Dauniņās tā kā saimniecībai noderīgs viss un kaut kas arī priekš laistīšanas, priekš zāles griešanas idejām nākošā gadā. Tas ir nākošajam gadam. Vai nu laistīšanai vai zāles griešanai nākošam gadam. Tā, numuriņš 2. Apgraizīšanās uztaisīt. Numuriņš 3. Jāsmaitīt patiem. Nav klāsīt. Tieši nedarbojās. 5. numuriņš. Tā var izgraicīties un tā tu var izveidot. Šitie būs mani. Šeit mums ir numuriņš 1. Iemācāmies, kad laimīgi jāiemācās sākot smaidīt. Un šeit mums paliek manējais numuriņš. Kur tad tu paspēji izakļaut? Man liekas, nošaus tieši beigās. Jā, šī dāvaniņa ir ģimām. Mēs zinām, ka tev trūkst laikā, tāpēc speciāli tā izdarīt. Šī dāvaniņa ir ģimām. Nu tā, Inese dikti gribēja, lai es dalu pannas, vannas, bļodas, bet man ir pašai savas dāvanas. Un, protams, viss jaukākā dāvana, tām, kurš smaidiņu izdomāja atveidot. Pam. Tā būs mana. Paldies. Robert. Šitais ir jāiemāca smaidīt. Pārējā kaķi arī smaidu uztaisīt. Šito iemācies smaidīt. Roberta, trūkst no poles. Nu tā. Un visu beigās ir tā, ka svētki tiešām iet uz noslēgumu, jo šī gada Pūras pagasta svētki vēl ir tikai priekšā viens koncerts, 5:00 estrādē. Un par cik es ieraudzīju vienu darbiņu, un man liekas, jā, tas simbolizē mūsu svētkus, tad īpašniekiem, kas izveidoja burtus Pūre, šodien 5:00 ieeja uz koncertu par brīvu. Mēs jau jums abiem ir ieeja pa centrālo ieeju, un es tur būšu un piesakieties pie maniem, ja? Paldies. Sarkanais paklājs ar būs. Es redzu divus. Tiekamies varbūt nākošu gadu atkal šādā pašā zaļļošanas sacensībā. Gaisa balonu. Tā jau nevajadzēja dot atlaidus rīt. Nākošu, kad jau visi iesies.